Sveiki! Es tagad saskaņā ar Bībeles lasīšanas plānu lasu no vecās derības par Ābramu un kā Dievs viņam māca taisnību. Pašam dzīvot taisnībā, būt taisnam un arī mācīt savus dēlus un tā kā rādīt piemēru un arī iestāties par citiem. Iestāties par citiem taisnajiem, iestāties par taisnību. Un attiecīgi šajā sakarā es gribētu aicināt jūs padomāt par tādu jautājumu, kā ir jūsu dzīvēs, varbūt jums ir kādi gadījumi, kas ir tādi īpaši gadījumi, kas varbūt palikuši atmiņā, kas ar kaut ko izceļās jūsu dzīvēs, kur kāds ir iestājies par jums, vai jūs esat iestājušies par kādu, teiksim, par taisnību jūsu dzīvē. Jūs par kādu iestājaties vai kāds par jums? Un kas tas bija par notikumu, kā tas attīstījās un kā tas beidzās, kāds bija tas rezultāts šādai rīcībai. Un varam par šo lietu parunāt Bībeles studijās nākamajās, kas būs 11. datumā ceturtdien, vai varat arī savus domas uzrakstīt šajā čatā.